Esiet sveicināti. Podkāsts, raidījuma ūdensdēļi Rudolf Kugrāns sodu izpildējis, zaudēja 1 mēnešu BetSafe spēlē. Mans sods bija uztaisīt podkāstu ierakstu un uztaisīt vakariņas, uzsaukt vakariņas saviem kolēģiem. Visi ir apmierināti, izņemot Artūrs, jo viņš bija iedomājies, tās vakariņas būs, kad nāks laikā dzērieni, 4 kārtu ēdiens, viņš dabūja 1 zupu. Ka mēs ēdīsim no cilvēka ķermeņa. Jā, viņš gribēja, ka mēs ēdam no cilvēka ķermeņa. Tas ne, bet prieks aplausos pašiem sev, kad atnācāt pēc Jāņiem. Jūs esat. Paldies! Jā. Mēs sākam ar sodiem. Varētu sākt sodiem. Jo Artūrs ar... Iepazīstam, kurš atnāca uz raidījumu. Tā scenārijā par rakstīt. Jā, es esmu Rudolfs Kugrāns, Artūrs Šēnkovs, Reinis Lācis, Guntars Jonāns. Un Artūram ar Reini ir sots. Jums ir pamatot jāizstāsta, kāpēc Kristaps Porziņš nebūtu pelnījis gada labākā sportista vai basketbolista balvu Latvijā šogad. Ko viņš ir izdarījis nepareizi, kāpēc NBA čempionu tituls būtu pa īsu. Tagad jums tas ir jāpamato, kāpēc viņš nav pelnījis to. Kurš pirmais? Sāc, Reini. Mēs jau salīdzinājām. Runājot skaļi, jūs dzirdat, tu dzirdi aizmugurē viņus? Jā. Runājam skaļāk. Runājam skaļāk. Nāk tuvāk, nevajag. Nāc tuvāk, jā, nāc tuvāk, rekurs. Būs labi, ok. Būs labi, davai. Pacelsim balss. Jo mums mikrofoni ir tik profesionāli, ka viņi iet ierakstā tikai raidījumam, tā kā audio, bet viņi nav tumbās. Tas tā. Esmu citu arī basketbola kluba Rīgas Zēļu prezidents ir ieradies. Aplaus viņā. Ar sastādītu algu topu. Algu tops arī beidzot būs laikam. Yes, sir. Nu sāc ar to. Ar Reini sāk. Tu man atdevu priekšrocības, ja? Es nominēšu Franci Lāci. Pirmkārt, Svenu Vilku varbūt. Mēs esam olimpiskā ciklā. Zinu, ka olimpiāda sākās, kad ir 4 gadi, starp spēlēm šajā gadījumā laikam mazāk. Tātad viņš paveiks kaut ko var paveikt reiz 4 gados, cerams. NBA čempioni katru gadu, tur arī kaut kur burbulī notiek kaut kas ik pa laikam, un tas nav vispār nopietni. Laukumā ir vienlaiks 3 cilvēki. Tātad viņam ir fiziski lielāka ietekme uz to, kas tur notiek. Kristaps tur var mainīties, atpūsties. Tur tagad ir 2 playoff kārtas vispār nespēlēt. Jā, tur ir 15 spēlē, ko 15 treneri vēl sēž tajās 4 rindās, cik tagad ir NBA, katram ar to savu tableti. Tā, tas ir vēl viens arguments. Viņš arī abas laukuma puses tātad krietni vairāk ietekmē. Tātad tu visu laiku esi atbildīgs. Kurš Lācis? Jā. Un laukuma pusi tikai. Bet aizsardzība uzbrukums. Un viņš to paralēli apkopo vēl ar basīti parasto. Tā kā tas vēl lielāks varoņdarbs. Viņam tādas īsti pauzes nav bijušas. Spēlē ļoti, tomēr Latvijas, tādā leģendārā basketbola klubā. Jā. Iet tikai pēc medaļām. Kristaps, cik es zinu, profesionālajā basketbolā nav bijis sudraba medaļnieks, piemēram, NBA. Un es pat nesaredzu, kāpēc, lai Francis pēc olimpiskā čempiona titula nekļūtu par gada basketbolistu. Tu teiksi, ka tā ir cita kategorija, bet nē, Francis ir gada basketbolists, ja viņš pēc tam nonāks arī Rīgas Zeļu sastāvā, tā kā, viņu var tikai vienā kategorijā ielikt, un viņš ir gada basketbolists. Izlemts jau. Un viņi būs olimpiskā čempioni. Paldies! Nevar apgāzt. Francis Lācis ir daudz vairāk pelnījis un daudz vairāk izdarījis šogad. Artūr, kāpēc tavuprāt Kristaps Porziņš nav pelnījis Latvijas gada basketbolista titulu? Es izstāstīšu un ceru, ka pēc kādiem pāris mēnešiem bez satīras kāds šo centīsies nopietni arī. Okay. Tieši, es pat vizualizēju, ka tā arī notiks. Tātad gada basketbolists, un te nav pat liela diskusija, ir Artūrs Mārtiņš Žagars. Lietuvas 4. vieta. Es jau ticu tam, ko tu saki. Jo tātad pirmkārt mēs skatāmies gada kontekstā, bija pasaules kausa lielākais basketbola panākums, un kur bez tā ļaunā Kristapa. Viņš neatbrauc, ja? Un viņš parādīja, ka īstajās spēlēs, kurš ir īstais boss. Otrkārt, mēs jau labi redzam, Kristaps traumēts, tas playoff runs īsti pat es negribētu teikt, ka skaitās vispār. Vienu spēli finālos nospēlēja, to katrs varētu. Bet Artūrs veselu čempionātu izvilka. Un, protams, to mēs nezinām tos priekš, bet ja tiekam uz olimpiādu, es domāju, šī vispār lieta ir aiztaisīt ciet. Jo kā visi zina, es domāju, ka visi basketbola līdzutēji zina, ka izlašu basketbols ir tas pats galvenais, un te pārējie ir tā tikai fonam. Tas komerciālais NBA es to vispār nevar skatīties vairs, jo tur gan ir viss sarunāts, gan tiesneši visu tur pavelk. Mēs tāpat zinām, ka tas ir vairāk šovs, tas pat nav īsts sports. Inteliģentākā līga basketbolā tomēr ir Eirolīga arī. Jā. Un 3-3. Un 3-3, jā. Jā, tā. Kā jūs piekrītat tam, ka Porziņš nebūtu pelnījis basketbolu? Kā tev ir, Emīl? Viņš ir pelnījis, domā? Francis Lācis arī Emīlam. Jā. Kā tev liekas, kas būtu pelnījis gada basketbolistu?
Tātad tu arī uzreiz tā nesaki Porziņš, jā? Cits nosaukt un Artūrs improvizēs. Bet sezonā jau vērtē sezonā. Nu, Kalendārā. nekas šī stāstā dara. Tik svarīgi ir tā balva. Andrejs Gražuls nebija? Gražuls bija 23. gadā. Tas jau ir jau, reku Žagara balva aizgāja Gražulam jau. Nu, labi, papildinās tūlīt kvalifikācijā, viss notiks. Pagaid, bet Žagaram arī kaut kāds 9 spēles. Man oriģinālā izvēle bija Nauris Miezis šajā joku stāstā. Divkārtējs olimpiskais čempions. Un tā, Vienā gadā. Reinis sāk jau par to 3-3 vajadzēja pielāgot mazliet versiju. Nu, Nauris turklāt arī šogad Somijā izvilka 94 centimetrus garu līdaku, ko es domāju, Porziņš nav izdarījis. Un viņš iemet BCF metienu Kaut no kā Jāņem sāk stāstīt, kurš ir izvilcis BCF 94 metienu iemet no centimetrus. centra. Jā, tad Porziņš, būsim godīgi, Porziņš vispār ir, top 5 izskatāms. Nē, viņš nebūs tajā beigu sarakstā. Jā, ok, tad to. Sodi jūs, tad viņi ir izpildījuši sodu, mēs šo akceptējam, jā? Ok, labi. Mēs īstenībā neesam tālāk nekam sagatavojušies. Esam. Mēs atskatāmies uz šos raidījumu sezonu. Vajadzētu, jā. Kurš, kāds ir dzirdējis visas epizodes šogad? Visas, jā? Un Ričijs. Ok. Piespēt kārtā. Mēs atklājam, kas ir Ričards. Ričards. Ok, labi, jā. Klausos. Video var atklāt. Var atklāt. Es pats Misters V arī šeit ir ieradies šodien. Jā, neteiksim, kurš. Neteiksim, kurš ir Misters V, ja kādam bija jautājumi. Tiešām noklausies, tev galīgi nav ko pirmdienās darīt, jā? Skatoties televizoru. Mēs esam arī. Tu vēl skaties televizoru un paralēli. Jā. Okay. Varbūt tās tev ir, mēs tad darām arī to sadaļu paralēli jautājumus. Varbūt jums ir kādi jautājumi. Mēs šogad diezgan maz bijām laivā. Varbūt jūs gribat kaut ko uzdot tādiem ekspertiem kā Reinis, nezinu, par NBA, par Rīgas zeļiem, par Artūru Žagaru vienalga. Kādam ir kāds jautājums? Nē? Tātad mums no skatītājiem, es atkārtošu mikrofonā, mums no skatītājiem ir jautājums, vai mums ir bijis kādreiz tā, ka mēs īsti normāli nevaram sagatavoties uz raidījumu. Lūdzu, sāksim atbildēt. Es domāju, Artūrs var arī ar to visu fonu informāciju sākt, ka savulaik bija brīdis, kad ūdenszeļi laikam bija bezmaz vai atbildēt, tu ieņemsi to nostāju, tu pretosies, te mazliet izvalkam tādas faktus, tā kā ir bijuši daudz dažādas tās ūdenszeļu versijas. Mums jau tas raidījums ir stipri revolucionējis, kaut kādā brīdī kļūstot profesionālāks, kaut kādā brīdī atkal tāds brīvāks. Es teiktu, ka šogad tāds brīvāks gads ir, tāds freestēlīgāks. Sākām jau mēs vispār, tiešām scenārijs bija pa minūtēm sarakstīts, un pirmos pāris gadus mēs Melnrakstu vēl filmējām. Mēs neizdomājām. Jā, mums bija, mēs filmējām tā kā Melnrakstu un pēc tam gājām laivā. Jā, mēs tā kā pirmoreiz to darot mācījāmies, bet tā ideja bija, mēs satikāmies vienmēr un izrunājām to runājumu, savus viedokļus. Mēs tā pavisam neteicām, tu domās tā, tu tā, lai ir baigi interesanti. Bet mēs noķērām tos brīžus, kur mums tie viedokļi stipri atšķirās, un tur bija tā. Tagad minūte 30 Guntara monologs par, un tad Artūrs atbild minūte 10. Mēs sarunājām, tos pretpols, tā kā. Sākumā mēs laidām visu no auss tā, ka tu zini, ka tēma ir beigusies, tev viņa tā kā jāapgriež, un sākumā es biju vadītājs pašā startā. Jā. Pareizi tā bija. Jā, es nebiju pirmajā gadā. Un bija, baigi grūti bija, to ievērot to kārtību, gandrīz nekad neizdevās. Un, tādā ziņā mēs no tā, ka viss bija saplānots, esam nonākuši līdz šim gadam, kurš objektīvi ir tāds mazliet bijis savādāks no tā viedokļa, ka ir klubs. Un, jāsaka tā godīgi, mēs pašiem ir bijis vismazāk laiks tieši priekš raidījumu. Plus arī šogadam raidījumam daudz ko mainīja tas, ka mums šis raidījums bija tā kā 2 raidījumi vienā gadā, jo mēs sākām vienā studijā ar kaut kādu vienu uzstādījumu, un tad pēc tam pārgājām atkal uz citu studiju. Tas arī bija. Jā, bet tiešām tie nav mēli. Kādreiz tas raidījums bija tik nopietns, ka man bija austiņa ausī, kur man saka, kā iet laiks, kad ir jāiet uz priekšu. Tagad varbūt esat pamanījuši, man nav austiņas ausīs. Jā. Un tagad jau sanāk, viņš man iekausta, jā. Ir uzlabots freestyle prasmes, un šogad
es interesanti no kaut kādiem cilvēkiem. Mums jau nav tāda baigi plašo datu pieejama, bet ir kaut kādi cilvēki, kas saka, ka 2-3 tie ir mums nav baigi. Kas saka, zini, jums šogad vispār vislabākā sezona, ko baigi labi iet, un man pašam galīgi tā neliekās, jo šogad mums ir visfrīstēlīgākais piegājiens, kāds jebkad mums ir bijis. Vienīgais, kas ir palicis profesionāls par 110%, ir Gunters Jonāns. Jā. Tā ir. Viņš paliek vēl labāks tikai. Dzirdat, vai ne? Tas ir Nē, es atkal domāju par to nopietnumu. Mums jau grūti tā pateikt, ir, jo mēs jau redzam arī to, kas te aizmugurē notiek. Īpaši jau, man liekas, tajās pirmajās sezonās varbūt tas paskats, ko redzēja pa televizoru, viņš stipri atšķīrās no tā, kas bija aiz tiem, aizkadra. Kad tur bija, man liekas, kartona kastēs apmēram, tur viss pārējais tur apkārt tur notikās. Bet mums ir bijis pat tik nopietnas sezonas, ka mums bija arī grimētāji. Jā. Mums bija tērpi, klausies. Mums to vienkārši bija tērpi vairāk. Tērpi bija, jā. Bija kaut kāds, kas bija, neatceros, kas bija partneris, bet jā, mums bija tērps uz katru raidījumu. Grimētāji mums ir bijuši vairāk lielākajā daļā sezonas. Es atceros, tā vieta bija Barona tajā kvartālā, ne? Drēbes kaps. Mans drēbes kaps. Uzvalkam. Ne, bet, ja tā godīgi jāsaka, es kaut kādā savā fantāzijā par to es domāju, kāds būtu raidījuma kvalitāte, ja tas būtu tavs vienīgais darbs. Tad kaut ko varētu izdomāt. Jo atceries, mēs, piemēram, taisījām raidījumu kā prezidenti un nogrimējām. Es biju Vairvīģi Freibergi, ja kāds neatcerās. Tā bija, man liekas. Jā, bet tā, es noceru tādu stāstu. Es gan nebiju tad, bet atceros, man Raimonds Zepes stāstīja, kuram ar ūdenszeļiem nav baigi liels sakars, bet viņš stāstīja, ka bija atbraucis kaut kāds vācu basketbola komentētājs ciemos uz GO3. Tad, kad mēs vēl tur bijām, un viņš stāstīja par to savu ikdienu, kas likās kaut kas super nereāls. Jo, principā, viss viņa darba dzīve bija tāda, tā kā, kas mums tas liktos tā kā super viegls hobijs, kad īsti nav ko darīt. Viņam tur 2 reizes nedēļā jākomentē spēles, Bundesliga un kaut kas vēl pa nedēļas vidu, un tad viņa aizsūta ceļojumos kaut kur uz kaut kādu eventu, ko tā televīzija, kurā viņš strādā, es neatceros, kurā viņš kaut ko padara, tur pasēž, parunā ar cilvēkiem ko tādu. Un tas ir vienīgais, ko viņš dzīvē dara, kur pretī mūsu jau tā ikdiena ir, kā mazā valstī, pilnīgi savādāk. Kad mums ir kādas 5-6 nodarbošanās, varbūt 2-3 kā kuram, un kaut kā viss ir jāiespēj. Un es vienkārši tādā fantāzija līmenī domāju, kādu varētu uztaisīt raidījumu, vai viņš būtu labāks, vai ko mēs vispār darītu visu nedēļu. Kas būtu viena lieta, ko tu darītu tādu? Kosmodroms. Likt tur iekšā. Bija sezona, kad bija temats, ka mēs jums Šeinu zogam, jo viņš baigi to kosmodromu aizņemts. Jā, tāds raidījums arī bija. Jā, mēs pirmdienās filmējām, un tad viņš atkal aizkavējās uz to agrāk, jo pirms ūdenszeļiem kāds 3-4 stundas iepriekš jūs nācāt, atceros. Šeinam prāts bija mazliet citur, jo ar kosmodromu, kas arī tajā brīdī likās, Dievs, 2 raidījumi. Bet tajā laikā es strādāju tikai televīzijā. Jā, tas bija īsts brīdis dzīvē, kad tas bija vienīgais mans darbs. Tu biji tā kā tas vācietis. Tā bija tā kā tas vācietis. Jā, vienīgi man bija tajā televīzijas ietvaros, tur bija 2 raidījumi jāuztaisa, jākomentē, studijas jāvada un jātaisa, un tur bija viss jādara. Bija vienīgais cilvēks, kas bija basketbolā. Toreiz es atceros, tas vispār arī bija tāds foršs nopietns laiks. Es atceros, ka uz vienu studiju viesis pirms spēles, sezonas atklāšanas spēles, Kaleva pret VF bija Kaspars Kambala. Un Kaspars Kambala, kāpēc Kalevam varētu būt priekšrocības? Viņiem tie mājas fani tomēr Igaunijā spēle notiek Rīgā. Ok, labi, tad nē, tā nav. Tas arī bija tā. Tā atceroties, ja mums kādreiz jāpasūdzās, ka neesam super sagatavojušies, tad relatīvi pret Kambi mēs vienmēr esam super gatavi. Man šeit vienošanās bija ilgāk nekā viņa izpildījums. Ja viņš bija visu sezonu. Vienreiz studijas viesis bija spēles komentētājs Haralds Kārlis. Daži apstākļu dēļ. Kaspars bija aizmirsis. Varbūt jums ir kaut kādi ieteikumi, ko jūs gribētu, kas jums liekas, kas pietrūkst ūdenszeļiem? Kaut ko vajadzētu, ko jūs gribētu. Ok, Kugrāns nav izskrējis pliks futbola laukumā, es sapratu. Tas ļoti pietrūkst. Bet varbūt tās ir vēl kaut kas, ko jūs gribētu, lai kas ir ūdenszeļos, kas nav. Ne? Nav? Tev, kad tu skaties televizoru un tev paralēli iet ūdenszeļi. Tā kā mēs šogad esam tajā. Tu esi šeit, ok. Paldies!
Es gribētu teikt, ka tātad mēs iebļaujam, skatiet, ka mēs pa daudz iebļaujam šādā mikrofonā. Bet mums šogad, tāpēc, ka mēs mainījām dzīves vietas, man liekas, sezonas laikā, bija dažas aizķeršanās arī ar tehniskajām lietām. Tieši varbūt skaņas ziņā. Bija. Un tad nevarēja dažreiz saprast, arī jārunā skaļi, klusi vai kaut kas tāds. Vēl akūta negatīva runāt priekšā esošā mikrofonā, lai cik to vienkārši varētu būt atcerēties. Jā. Varbūt tas jau, tagad jau tas ir vairāk tāds tīrs podcasts tajā uzstādījumā. GO3 tas tā kā tika producēts kā televīzijas raidījums. Arī savulaik bezsvarsportā tas bija vairāk vilkus televīzijas raidījums. Tad arī svarīgāks bija tas jau arī daļai iemesls svarīgāks bija tā ieiešanās precīzi stundā, jo tam vajadzēja atbilst kaut kam, lai tas varētu tikt izpildīts televīzijā. Reklāmas pauze. Tagad mums arī dažreiz ir jāiejutās, ja pēc tam notiek Ziemeļa Eiropas basketbola līgas spēle Buck and Bears pret kaut ko, tad mums arī ir jābeidz laikā. Jā, arī. Tur Gunters parasti ir vainīga. Jo viņš vecs ir. Sacīt, man šogad daudz teica, ka kāpēc mums nav vairāk, tu arī vari paskaidrot, kāpēc mums nav video, highlighti, un kāpēc mums viņi pirms tam bija, jo tur tā atbilde ir, tāpēc, ka mēs pirms tam bijām GO3. Vēl jau pirms tam bez tā. Un bez tā arī. Zaļo saziņā vēsturiski ļoti cieši saistīta ar tādu bezsvaru sporta trajektoriju. Sākot ar brīdi, kad tika nopirktas tiesības, vai ne? Jā. Translēt NBA kā tādu. Bet mēs tagad... Laikam stāstīts ētrē, vai ne? Stāstīt. Izstāst. Kāpēc radās? Jā. Tāpēc, ka tika nopirkts tad jau bija Teic vai Telekoms, es neatceros, nopirka NBA translācijas tiesības. Un mēs bezsvaru sports bija Telekom kaut kāda nesastāvdaļa, bet... tas bija TED kanāls, jā. Tas bija TED kanāls, un mēs lasījām līgumu ar NBA, kur bija nosacījums, ka ir jātaisa NBA raidījums. Un sazvanoties ar viņiem, sapratām, ka tas nav tā kā neviens tiesības neatņems, bet ka būtu forši jūs to darītu. Un tad mēs domājam, ko lai dara. Un Gunters bija pirmajās, man liekas, mītingos. Kā tieši Gunters? Tas gan mēs šeit nostāstīts. Nē, mēs vienkārši, man liekas, kaut komentējām kaut spēles, un mēs jau tur dzīvojāmies pa to bezsvaru sportu, pa tiem divāniem tur. Un man liekas, tā mēs tur arī izdomājām. Jā. Un Gunters izdomāja nosaukumu. Jā. Nopietni? Jā. Kā pastāsti radošo procesu savā galvā? Kosmodromu arī es izdomāju. Jā? Starp citu, jā. Arturs neko nav izdomājis, jā? Nē, viņš izdomāja vienu citu, man liekas, pirms tam kaut kādu. Eidžam, tas raidījums bija Bulzē, ne? Tur nebija Šēns nosaukuma autors, ne? Tad Šēns neko nav izdomājis. Kā es varēju tur nebūt klāt, ja es esmu pirmajā epizodē? Un man viņš pēc vienas zeļu spēles... Man liekas, kad kur veikalā filmējām un Ādolfs bija viesis. Ādolfs, Kristaps Valters. Bulzājs, jā. Pēc vienas zeļu spēles mēs varam pastāstīt. Iedod mikrofonu Edgaram. Es atvainojos, es aizmirsu, ka tas Bulzā jau bija pirms Rādio 5. Jā, tad bija Rādio 5, kur mēs ar Pulku ir tāds leģendārs cilvēks, ja kāds zina. Ja ne sportā, tad Twitterī. Olafs Jākapsons, jā. Olafs Jākopsons vai Jēkapsons vai kā viņš tur. No Jākopsons nav tik daudz, tik augumā garš, cik pārējie Rujeni. Jā, īsāk sakot, viens no labākajiem Latvijas, ja ne pats labākais, vai kur viņš tur sporta režisoriem. Jā, bet viņam patīk arī sevi uzskatīt par viedu cilvēku un ekspertu visās dzīves jomās, arī ārpus tā kosmonauta kuģi, kur viņš pogā pogas. Bet ne, to ir stāsts, tātad īsāk sakot, bija raidījums Delfī, atceries Artūru? Jā. Un tur mums pirmais viesis bija neviens cits kā Kristaps Valters, jā. Tā kā bija arī tāda laika, kad mēs ar Adolfu taisījām raidījumus kopā. Bet jā, to laikam tu izdomāji, šeit tu akceptēji to bulzāju vai nāc tur. Doma tāda kaut kur šāvā mērķī vienmēr. Tāda doma laikam bija, jā. Es pat varu pastāstīt vairāk kaut ko tu nezini, Edgar. Pēc vienas zēļu spēles šozonu neatceros kuras, bet iznākums laikam bija tāds, ka tas piespieda pareflektēt. Mēs ar Artūru beigās līdz kaut kādiem, varbūt 5 rītā nosēdējām pie viņa berģos, sākot no sākumā, protams, ar saturīgo, kas lēni pārgāja pie tā, ka es gribēju viņa vecajā laptopā atrast viņa highlights, pa kuriem viņš man daudz stāstīs, kas tika samontēti. Artūrs ir bijis profesionāls basketbols, tas ir svarīgi. Sūtīt aģentiem un... Jā. Un beidzās ar to, ka vismaz mēs atradām Bulzai tā pilota projekta epizodu un pat paskatījāmies ar Kristapu Valteru vēl joprojām dzīve un esoši. Un Kristaps jau, protams, kā vienmēr ar viedokli mauc, izklaidējoši.
Kristaps Valders vienmēr ir bijis izklaidējošs. Jā. Bet tā nopietni producēts, bez nekādiem jokiem. Tur tā kā atceries šeit, baigie ieraksti. Kā tur pirmo reizi parādījās kaut kāda meitene, tur, kā viņa sauca, Gita, Dita vai kā viņa sauc no Vēnspils? Man liekas, ka Gita. Par to mēs arī ilgi domājam to, ka... Jā, tā kā tur bija Dzintars Drēbergs, Dzintars nebija. Tur bija pieslēdzies tas Tavējie Džekas poker filmē, kā viņa sauc. Es zinu, kur viņiem office, bet es aizmirsu. Kā viņa sauc? Viņi tagad ir pasaulē labākie poker turnīru filmētāji. Tajā laikā viņi centās kaut kādas arī. Mēs tam raidījumam gatavojamies nopietni, produkcijas liels. Nebija tā, tur bija tāda pusdiena mums aizņēma tur tā viena epizode, ko iefilmēja. Tagad mazliet raitāk zēļi filmējās. Ugra? Jā, tagad zēļi filmējās raitāk. Jūs vispār kādreiz, kad Reinis pasaka raidījumā, kad mēs to izrunājām zēļu mītingā iepriekš, jūs kādreiz kāds skatoties zēļus, ticat tam, ka tāds mītings ir bijis godīgi? Jūs esat tam ticējuši, jā? Jā? Man prieks. Jā, jūs arī? Jūs esat tam ticējuši, jā? Tāda mītinga ir. Ja jūs ticat, tad viņi ir, jā. WhatsAppā. Jā, vienkārši šis jau mūsdienās moderni notiek WhatsAppā, jā. Zinu, ko es gribēju? Es gribēju šajā epizodē, tā kā es īstenībā organizēju šo epizodu kā savu sodu. Es gribētu, vai jums ir mīļākais moments no visiem ūdenszeļiem, jo man ir. Un mans mīļākais moments ir, kur arī saistībā ar sodu, kur Artūram Šēhofam mēs bijām uzaicinājuši kroču uz raidījumu čali, kurš ir e-sporta, basketbola. Un viņš tam citu tagad kaut kas, ir kaut ko tur izcīnījis vai ir Jā, bet tajā laikā... Tas ir Džeks no Iecavas, kas organizē to līgu. Jā. Viņš arī komentēja bez tā, kāpēc viņa vārds man nenāk atmiņā. Man arī vārds nenāk atmiņā, bet viņš atnāca tiešām ļoti gatavojas. Tas vēl bija tas laiks, kad tas bija tā nopietnāk producēts. Mēs viņam pasakām, tev būs tieši 6 minūtes pastāstīt par to, kas ir tas e-sports, basketbols, bla. Bet kur gadījies, kur ne tajā dienā bija raidījums, kad Artūram Šēhofam bija jāizpilda savs sods par 1 mēnesi, un viņa sods bija apēst 10 čīzīšus. Tagad Artūrs viņu palaida apsēsties. Tas čalis kaut ko ļoti nopietni mēģina, sirsnīgi stāsta. Un viņam aiz muguras Artūrs stūķē mutē 8. cheeseburgeru. Bija arī atraudziņa. Bija tāda atraudziņa. Tas čalis ļoti cenšas pastāstīt, bet mēs nevaram viņām paklausīties, jo mēs skatāmies, kā Artūrs liek jau 9. iekšā. Tik tālu, man liekas, netika. Nē, viņš 7 vai 8, man liekas. Man bija tik žēl to cilvēku. Viņš bija atnācis ar izprint, viņš bija gatavojies vairāk nekā mēs. Viņš bija atnācis tur ar izprintētām lapām un vispār jau, bet mums bija burgerēšana. Jā. Kas jums ir? Jums ir kāds Maķīts bija, jā. Tur es daudz ko mācījos no tās kļūdas. No burgera nākotnē? Es vispār nerekomendēju. Vajadzēja hesīt, jā. Bija ļoti slikti. Stipri ir jādzer kāds 2 dienas, lai tas slikti būtu. Varbūt man ķermenis nav paredzēts daudzēšanai, bet visu cieņu tiem cilvēkiem, kas piedalās hotdogēšanā. Es tur uzreiz varu pateikt, mīkstais Jānis Krečmans ir aizgājis, vai ne jau? Jā. Ir komis Jānis Krečmans. Es biju redzējis... Kurš lejā pīpē? Jā, Es biju redzējis to tavu pieredzi. Vai cilvēki zina, kas klausās? Man likās, ka es droši eju derībās, kad Krečmans man teica, ka viņš var apēst 5 čīzīšus 5 minūtēs, un viņš apēd viņus 3. Jā, un brauciens bija no Berģiem līdz centram. Man vajadzēs redzēt. Var. Man vajadzēs viņu redzēt. Pakonsultēties varbūt. Nākamām reizēm. Jums ir kāds highlights no... Jūs esat daudz... Tas pirmās sezonas bija. Niku peldinājām augstā... Kad es nebiju, jā? Tu vēl tad nebija. Artis bija tajā caurspīdīgā kreklā. Kāds no jums zina, kas ir Artis? Tu zini, jā? Jā. Jūs zināt, kurš kāds? ir redzējis pirmo sezonu? Tu? Nav, tad, Cik tev gadi bija? Jā. 9 gadi atpakaļ. 9 gadi atpakaļ. Okay. Ir 8, ja? Okay. Es zinu, ka tas visu laiku stāv epizodes nosaukumos, bet man jūk. Okay. Man arī ļoti patīk tas, ka mēs nemainām scenāriju template jau 8, ne 7 gadus, kopš es esmu, jo man vēl joprojām katrs izprintētais ir scenārijs, jo man ir jāsāk
iepazīstina ar sevi un pastāsta, kas mēs esam. Tas vēl joprojām ir katra scenārija pirmais teikums. Man liekas, salīdzinoši nesen tikai nomainīja. Man liekas, tur bija Ārtis iepazīstina. Jā, bija. 2-3 sezonas, man liekas, tur runāja jau Ārtis. Ārtis iepazīstina un pastāsta, kas mēs esam. Dalībniekiem. Kas ir Ārtis tad? Cilvēki atbildēja, ka nezinu. Pastāsta, kas ir Ārtis. Jā, varbūt Gunters var. Pirmajā sezonā bija es un Gunters. Niko Galos, Niks Gaigalietis un Artis Salmiņš. Un, protams, ka mūsu budžets bija pirmajā sezonā bija 0. Līdz ar to bija kaut kāds 0. 0, jā. 0. Un sākot to studijas iekārtoju, beidzot ar raidījumu vadītājiem bija stipri jāimprovizē. Raidījumu iekārtojumā es atceros, tas varbūt arī kaut kāds moments, ka mēs tādu džeku, tur bija tāds kartona kaut kāds basketbolists, mēs viņu atradām toaletē kaut kur. Man liekas, kad office ēkas toaletē tur stāvēja tāds aiz podu gadiem, es domāju, šito varētu paņemt. Tas manekens? Viņam tika uzvilkts Barona Krekls, ne? Ja es nemaldos, viņš ilgi tur nostāvēja bez tā. Kur viņš tagad ir? Un tad vadītājs arī mēs meklējām, Nē, labi, vadītāja ideja jau bija tāda, likās, ka mēs tur to fantasy, to basīti, un kad Artis tur bija tāds, ka mums būs tā fantasy rubrika, kur mums tā arī īsti tur neaizvilkās. Artis Salmiņš ir džeks, ar ko mēs spēlējam fantasy līgā jau daudzus gadus, un kaut kādu laiku viņš bija vairākas reizes viņu uzvarējis mūsējo līgu. Joprojām labi spēlē? Nē, tagad špaks palicis, bet... Tanko. Bet jā, un tā ideja bija, ka, kur tu atradīsi cilvēkus. Es ar Niku strādāju televīzijā, mēs bijām automātiski. Gunters bija sācis salīdzinoši nesen komentēt basīti. Viņam bija entuziasms darīt kaut ko tādu jaunu. Mēs NBA komentējām tur, un tāpēc arī... Un par cik mēs konceptu bijām no starteriem paņēmuši ideju. Viņiem bija 4 vadītāji, vajadzēja 4. un bija doma, ka tas fantasy basketbols būs liela lieta, bet kā izrādījās, skatītājs baigi neinteresē masveidā. Un arī Artis baigi labi nevarēja pastāstīt. Līdz ar to Arta dalība viena sezona bija. Viņš vēl tāds džeks, kurš to grūti pastāstīt. Tas heķēm lūdzu izstāst. Viņš fantasy čatā, es viņu tāpat īsti nepazinu pirms tam personīgi, jo mēs spēlējām fantasy un tos džeks puses nepazinu. Mums 20 cilvēku līgā. Čatā viņš nenormāli atraktīvs, tur raksta diršās, kas labi priekš. Viss kaut ko ir interesantiem viedokļiem, un tad viņš nonāca Starmešu gaismā un nevarēja vairs parunāt. Tā arī ir pasaule, kur arī Rolands Rūls varēja būt, varbūt patiesībā ūdenzēļu vadītājs. Var izstāstīt, lūdzu. Čatos daudz diršās. Man ir 2 jā, pirmais par Artu Salmiņu izstāst, lūdzu, precīzi to gadījumu pa zeķiem. Tātad es neatceros, kāpēc mēs bijām sadalīti tā, bet Artis bija tas, kurš stāvēja kājās. Un pārējie sēdēja pie tāda podesta, kurš bija tik plats kā cilvēks. Tāpēc arī, ka starteriem viņi bija kaut kā sadalīti, viens bija nostājis. Jā, varētu būt. Jā. Un Artis bija, tā kā ir podests, ir maza starpa, un tur ir galds, kur mēs 3 sēžam. Un viņš bija novilcis kurpes, jo laikam karsts. Un to kāju uzlicis uz tā, tur tāds paaugstinājums bija, tā kāja tur stāvēja. Un aptuveni pusraidījumā austiņās es dzirdu, ka pasaka kartim, lai kāju noliekt viņam caura zeķe. Un neviens to nepamanīja vispār. Kāds 20-30 minūtes. Jā. Un tad viņš kāju nolika, un es neatceros, vai montāžā kaut ko tur centās, kaut kādus kadrus piemeklēt, lai to mazāk redz. Bet es atcerējos par montāžas jautājumu, kur mēs kļūdījāmies, ka krūze tika atstāta uz galda. Jā. Nepareizā līga. Jā, mums bija Betsafes. Betsafes, laikam, mums ir bijis visus gadus. Izņemot Arta gadā jau nebija buļu, vai ne? Taču? Bija. Nē, pirmajā sezonā nebija. Betsafes ir kopš ar mums reizē. Jā. Tiem, kas klausās, Betsafes parādījās kopš 2. sezonas. Jā, tad uz galda bija atstāta krūzīte, jo Bezsporta laikā daudz tika filmēt raidījumu. Kaut kāds citu raidījumu bija citi. Katram raidījumam bija būtībā savu pētījumu kantors. Viss kaut kas vienmēr cauri, pēkšņi OptiBet futbola virslīga. Tas bija liels notikums. Visu laiku bija sporta centrā, ienāca bestā. Tam radās studijas, tad uzreiz parādās OptiBet krūzītes. Tā virtuve izstāsta pēc vienkārši visu Latvijas bookmakeru kantoru tādu iekārtots virtuves. Muzeja. Sporta raidījumu ticamākais un sponsors ir kāds no totalizatoriem. Bet bija atstāta krūzīte ar vienu citu, neatceros kuru. 1-1 LV, redz, Edgars atcerās. Un kur,
Kaut kādā 40 minūtē mēs ievērojām. Tieši. Un tad mēs ievērojām aptuveni pusē, es neatceros precīzi, un par cik raidījums bija live, tur neko izdarīt vairs nevarēja, bet ieraksta versijai cilvēki montāžā sēdēja un visu laiku blūroja to vienu Man šeit maksimāli daudz tika piemeklēt highlights. Ja tur kaut uz 5 sekundēm pieminēts Loals Dengs, tad uz minūtes salikt iekšā Loals Denga Lakers highlights. Atceros, ka Misters V ļoti palīdzēja ar padomēm. Daniels sakot zobus, mūsu tā laika Best for Sport producents, ļoti man šeit arī vērtīgs cilvēks ūdenszeļiem to laiku bija. Un tad ieguldīja pāris stundas, lai to visu pārtaisītu. Man liekas, tur kāds 6 stundas bija jāiegulda. Varbūt. Jāzvan Danielam. Nebija viegls darbiņš. Čagrāk dzīvojais tur, varbūt. Jā. Un vēl par Artu pēdējais. Viņam bija arī kaut kāds, man liekas, All-Stars, ko jūs esat man teikuši uzvārdu izrunāšanā. Nu, jā, kaut kur viņš kļūdījās šad un tad, jā. Jokims bija Jokimo. Jokimo. Tāpēc viņi tā sauc. Jā. Okay. Tur bija vēl diezgan daudz uzvārdu. Bet Jokimo ir ļoti forši, jā. Jā. Nē, bet Arts neapvainojās, par viņu var runāt. Viņam patīk. Viņš jau ir tajā fantasijā. Viņš ir fantasy līgā. Mazliet zaudējis tos čata jaudas apgriezienus, bet viss notiek. Viņš jau nedzīvo Latvijā. Dzīvo, jā? Okay. Man liekas, ka viņš ir. Kurā pilsētā? Nu jā. Galvas. Okay. Man ir ļoti nejauši, jo, jūs izvilkāt tādas kroņa numurus, bet man... Pagaidiet, bet pirms uzstāst savu, es tikai gribu pateikt visiem zēļu klausītājiem. Reinis Lācis, viņa pirmā parādīšanās ūdenszeļos bija, ka mums ūdenszeļos bija uz interviju uzaicināts ASK Rīga talismans Rolis Lauva. Mēs bijām kaut kur izvirkuši to smirdīgo tērpu. Es atradu. Mums mājās, bet zvanīju, man liekas, kad Māris Jučmans palīdzēja atrast. Jā, mums vajadzēja kādu, kas piekrīt atnākt tajā roļu kostīmā, un tas bija Reinis. Tas bija tu. Man ir liels aizdoms, ka es biju nesen sācis komentēt, es gan jau biju ieradies uz kaut ko, kas man tobrīd likās ļoti svarīgs VF pret Krasnojarskas Jeņisei. Gan jau ar kādu pārītīju, un tad jūs man paziņojāt, ka mums vajag Rolandu. Un kāds no jums arī iedeva padomu, tu tur patirinies, pamājies, ko man darīt? Es atceros, tu epizodu tu arī tā darīji, tev uzdevu jautājumu, ir ļoti grūti atbildēt kā talismanam bez mikrofona ar ķermeņa valodu. Tā, ja mēs iedziļināmies. Jā, tā bija pirmā aizmirst šito. Labi, kas ir tas tavs nejaušais moments? Man vienkārši nāk atmiņā, ņemot vērā, ka man ļoti mīļa lieta par ūdenszeļiem ir Guntara, tāda sausā, bieži vien humora izjūta. Viņš tā iemet kaut ko, ka tu varbūt ne tik ļoti to no viņa negaidi. Un es līdz asarām pārsmējos reizē, kad Viktorija Kamans sastādīja savu NBA seksīgāko spēlētāju top 10. Un tas ar katru izvēles priekšu sāk kļūt aizvien tā komiskāk visiem pārējiem. Tas bija absurds, vai ne? Jā. Nē, kā mēs jau nevaram komentēt Viktorijas gaumi, un sveiciens viņai, un cerams, ka viņa arī klausās. Es zinu, ka tur bija daudz serbu spēlētāji, kas ļoti uzjautrināja Guntaru, un tad tas aizvien aug, un viņai vajadzēja arī ļoti nopūlēties, lai spētu novadīt līdz galam, kamēr šitie divi tīpaši man blakus savus komentārus. Bet es kaut kā visvairāk salūzu pie tā, ka Guntars ieteica veidot Eirolīgas top 10 un vienkārši pateica Milošs Mačmans. Tur pat nav nekas tāds īsti smieklīgs, tur nav nekas, man nav nekāda pat veida, kāpēc pasvēro, kāpēc Milošs Mačmans ir smieklīgs spēlētājs ar vārds un uzvārds, bet tā konkrētība, ar kur to pateica, man atstāja kāds 3 minūtes nespējīgi turpināt to raidījumu. Es vienkārši smējos par Milošu Mačmans. Un tas visu dzīvi man saistīsies gan ar viņu, gan ar Viktoriju, gan ar seksīgiem basketbolistiem, acīm redzot. Tad, kad tu redzēsi Viktoriju, tu domās par Milošu un otrādāk, jā? Vispār par serbiem, par Milošu un par to reizi, kad pateica Milošs Mačmans. Ziniet, kāds man vēl ir ļoti, jo tas, kas gan ūdenszeļiem ir bijis kaut kā, katram tur caur pazīšanām tā, neskaidot Kristapu Porziņu, kurš, man liekas, ir bijis mums tikai, viņš ir bijis vienreiz video, zvans bija, video viņš bija atsūtījis. Balvas negatavoja arī? Kas? Ar Kristapa... balvas jau bija, kaut kā viņš ir bijis, jā, pareizi, Citadeles balvas mums bija, jā, vai ne savā laikā. Bet mums ir bijis daudz basketbolisti, abi Bertāni ir bijuši, Andžejs ir bijis, Žanis Pēneris ir daudz bijis. Man ļoti mīļš moments ir... Dāvis Bērtāns, kad mums vēl bijām vecajā Best for Sportā, bija sarunāts, ka viņš būs tā kā tur 40 minūtes pirms raidījuma. Viņš ieradās 10 minūtes pirms raidījuma,
Un viņš tā uzreiz atvainojas. Sorry, kad nokavēja, bija jāiebrauc ar automazgātavi, jo putni bija apkakājuši mašīnu. Un Edgars Buļs tur viņam teica, putni apkakājuši mašīnu, tas jau labi, tev būs daudz naudas. Viņš tāds, nē, man jau ir. Viņš tāds... jā, tas bija... Jā, jaunais līgums, jā. Jā, viņš ir, jā, ok, tam neko pārmest nevar. Bet runājot par to, Edgar, tu esi taisījis algu topus, es gribētu teikt, cik, kāds, šogad... Slavenus. Ārķums Buķjankovs nesen apstiprināja, ka par viņu bijuši diezgan precīzi vēsturiski podkāstā pie Andreja Savina. Tu atceries, labi, NBA, bet kas ir bijuši lielākie cipari Eiropā spēlējošiem? Nostādīja faktu priekšā. Vai viņš ir gatavs? Tā tad, ja nemaldos, tad vismaz pēc neoficiālas informācijas līguma, kā nerādīja neviens man, un ka Eiropā nav izplatīts arī oficiāli šīs summas, bet Jāņa tīmas pietuvinātie cilvēki teica, ka, kur viņš bija? Himkos viņam bija $2 miljonu sezonā. Jā, tā kā tas ir lielākais, ko es esmu dzirdējis sezonā. Laikam, bet nav atkal apstiprināta oficiāla informācija, bet cik es saprotu, ka Rolanda Šmita pēdējais līgums, jo tīmam bija ik pa gadam viņš ar tiem Himkiem pagarināja. Viņam bija pirmais gads, laikam, 1,800,000, un tad viņš ieradās man šeit toreiz martā no Olimpiakos, nospēlēja super to VTB. Super nospēlēja 1 mēnesi pret Kazaņas Uniks, uzvarēja to VTB pusfinālu, tika attiecīgi Eirolīgā, un tad pagarināja viņu līgumu. Šogad varētu būt gada basketbolists, ja tas būtu šogad. Jā. Starp citu, un Šmita jaunais līgums ar Anadolu Efes kopumā 3 gadiem viņš noslēdz. Ar plusiņu pa vidu, Artur? Es sapratu, ka kopējā līguma summa varētu būt lielākā Eiropas basketbola vēsturē. Protams, Porziņģis, Bērtāns un jā, latviešiem. Starp latviešiem lielākā basketbola vēsturē. Tā kā tas par Šmitu, tā kā taisīšu. Starp citu, īstenībā par šo sezonu man ir sagatavot cipari, jo man palūdz, kas jauns, lai es iesniedzu algu topu, bet es līdz ūdenzēļiem tā arī netiku. Bet kas jauns bija? Šodien jautāja, skatītāji. Šodien jautāja? Nekas tad nākamās sezonas sākumā, jā, būs. Kaut kā netikām līdz tam, jā. Es biju ciemos pēdējo reizi, bija laikam prezidenta runa par Rīgas zeļiem. Paspēsim. Katrā ziņā Porziņš ir vēl, protams, apmaksātākais spēlētājs Latvijā, jā. Bet jā, pastīsimies, gan jau, ka es ievākšu informāciju, kāda varētu būt Rolanda Šmita nākamā sezonas alga, bet es sapratu, tomēr esot jau pār miljonam sezonā. Tas bija nevis jautājums, bet mums šodien dienas jautājums bija, ko zeļiem darīt vasarā. Viena atbilde bija, kad ir, vai viena vai divas atbildes bija, kad ir jāstais tas algu tops. Jā. Viņš jau bija faktiski gatavs. Būs nākamā sezona izmaiņas. Jau taisīsim jauno sezonu. Te arī iespēja gal galā ir pareflektēt par to, ka mums jau visiem, katram no savas puses, rodoties klubam, šī ir bijusi citādāka ūdenzēļa sezona. Es nesaku ne labāk, ne sliktāk, ne dīvaināk vai kāda, vienkārši citādi. Un tas arī ir ietekmējis to, kādi tie raidījumi brīžiem bijuši no sastāva viedokļa, cik bieži Edgars var parādīties, jo skaidrs, tādam projektam rodoties, pirmais gads jau ir izaicinājumi pilns, un es domāju, pat tas bija veselīgi, ka mēs pārgājām šādu sastāvu, un vienkārši Edgars var domāt par to, kas tajā brīdī bija ļoti svarīgi, lai vienkārši tiek aizdīta sekmīgi pirmā sezona, tad jau uz nākotni jādomā un jāstāsta. Mēs galīgi nevienā konkrētā konceptā neesam ieslēgti un neesam sevi ieslēguši, un visādi varbūt ir nākamā sezona. Mēs pat godīgi sakot, mēs nezinām. Ka mēs arī runājuši esam jau tagad, mums vairākas sarunas ir bijušas uz nākamo sezonu par kluba ģenerāla sponsoru, un tad, protams, arī ūdenzēļi ir aizskart, jo, Betsafe ir arī ūdenzēļi ilgadējs atbalstītājs. Skaidrs, ka, droši vien kaut kādas izmaiņas vēl prasītos, kaut kāds refresh, kāds viņš būs un kādā veidolā, to droši vien tad mēs starpsezonā arī podkāstu vai raidījumu starpsezonā, tāpat kā klubu starpsezonā arī plānosim, sēdīsimies pie galda, vispirms jau droši vien Reini un tālāk jau domāsim, tā kā skatieties, kā ūdenzēļi refreshosies nākamajā sezonā. Jā, es nezinu. Kur ir Kreičmans? Viņš ēd burgers. Cik viņam ir šoreiz? Cik viņš paņem? Atnāc! Labi, piedod. Nē, viņš palīdzēs tagad, jā. Tiksim galā ar šito. Viņš iedos, būs padomi no Jāņa Kreičmaņa, Arturam Šenhofam.
Atnāc lūdzu tuvāk. Arturam Šēkofam pirms pāris gadiem vienā no raidījuma epizodēm bija priekš tevis mīkstā uzdevums. Viņam bija jāpēd 10 čīzīšu raidījuma laikā. Viņš tika galā tikai ar 7, un tas bija stundas laikā. Bija zaļš. Un bija zaļš, un likās, ka viņš vems, un viņam bija jādara. Jā. Vai tu vari iedot kāds ieteikums, kā viņam nākamreiz neizgāzās? Burgeris no jūglas līdz citu piedzimst spēcīgi, citu nē. Tas arī viss tāpat kā sportisti. Zini, citiem ir iekšā un citiem nav, un tev pie 7 slikti palika. Tas ir skumīgi. Bet kāda ir tava taktika? Tu iesildies kaut kā... Tu apēdi 5, mēs bijām 5 minūtēs, bet tu apēdi 3. Redzi? Es redzu. Tu ēdi pirms tam, vai tu atstāji tieši tukšu vēderu? Es vienkārši varu. Tas tā kā porziņģim rīts vai vakars. Tu vienkārši nezini, ka tu nākamreiz ēst dabūsi. 500 cheeseburgeriem iedod 10. Bet tas tev, nezinu, tev jāsaņemās vairāk dzīvē. Tu nevari vienkārši podkāstot un domāt, ka tu varēsi burgers ēst. Vienkārši jāsaņemās. Paldies, mēs visi Arturam ļoti sen gribam to pateikt. Man patīk, viņš ir tā kā labs treneris. Saņemamies, Džeki. Jā. Paldies, treneri. Labi, noslēgumā varbūt tiem, kas ir uz vietas, kaut kādi jautājumi. Jums ir kaut kādi jautājumi vēl, tā kā parasti sadaļā jautājums, jūs uzdodat internetā daudz jautājumus. Šodien jūs tā nav. Tev nav jautājums? Par NBA sezonu, par ūdenszeļiem, par Rīgas zeļiem. Par Rīgas zeļiem laikam tev maz jautājumu, es nezinu. Tur esi bijis kādām 2 spēlēm. Jā. No. Wow. Mēs īstenībā pagājušajā nedēļā bija par Latvijas izlasēm. Mēs šādu un tādu parunājam. Ja kaut kas notiek interesants, vai tur kāds sakaujās vecāki. Par to mēs nerunājam šoreiz. Nerunājam? Mēs iztirzājām. Vai treneris Pāli ir, kas ir tagad ar tādu jaunā lieta? Ne, tā nav jaunā. Ne, jaunā lieta ir, kad liek alkohola renesans. Tā ir, tā. Treneris vienkārši var. Jūs zināt par šo, kas... jā. Nē, ja mēs tā atstāsim iespēju gan jau arī muļķīgiem stulbiem atbildēm, bet ja pavisam nopietni mēs atbildam, tad gan jau ļoti bieži mēs ticam, ka NBA ir galvenais iemesls, kāpēc mūs klausās, un raidījums vairāk vai mazāk izmanto to, ja tajā brīdī ir Latvijas izlases apauga par to, kas ir NBA aktuāls. Un pārējais tiek kaut kā piepulcināts apkārt pēc sajūtām. Bet iespējams, ka tāpat nav pareiza stratēģija, bet mēs pēc tādas esam dzīvojuši. Un, tad varbūt jāuzprasa, kāpēc socioloģija jāveic. Kam no jums interesēti, ja mēs runātu par jaunatnes basketbolu? Ok, vienam tas ir jokaņem. Kas tev tur interesē? Cik tev ir burgeri pirmkārt? Viņš nebija Edgars, es tev esmu redzējis vienā treniņā. Tas, ka tu... Ka tu vairs neesi basketbolists. Labi. Ojārs Siliņš to zina? Es nezinu, ka... Es varētu tagad... Mēs varētu piezvanīt Ojāram un paprasīt. Pamēģinām. Tu davai? Tev ir? Es uzrakstīšu. Uzrakstījā. Kas Ojāram ir Imants Pļaviņš, pirmais treneris? Kur tu trenējies ar Ojāru Siliņu kopā? Tas ir tik tālu precīzi. Pagaidām ir precīzi. Krauliņu vai Valter? Valter basketbols. Valter. Nē, tā nav. Čau, zini, Edgars Žakovskis savu labāko komandas biedru. Rakstā. 7 burgeri čals. 7 burgeri čals. Nē, Arturs Rakstojanam Silņam ir uzrakstījis. Es uzrakstīju, jā. Sacīt, tas man arī bija mīļš moments, jo tajā... Tas neskaidrs, jā. Bet tas tajā intervijā ar Kristapu Porziņu, tas bija mans tāds, jo mēs ar Arturu Šēkovu diezgan daudz raidījumā, man pat ir cilvēki prasījuši, bet jūs tā kā ienīstat viens otru, jo mums tur ir kaut kādi. Un tad, kad tu taisīji to
audio, video interviju ar Kristapu Porziņģi, tu baigi gribēji tā kā un tu Kristapam Porziņģim tā kā pēdējo jautājumu uzdeva, Klau, a tu zini tādu Rudolfu Kugrānu, un tu gaidīji, kad būs tā kā, ne, kas tas tāds, un Porziņš tāds, jā, tas no Komedija Latvija, tā kā, un tajā brīdī tas sajūties labi. Tas 1-0 manā labā. Man prieks, ka tev prieks. Es jau tev cenšos iepriecināt par to. Jā, visu laiku centies man. Tālāk vēl kādam ir kāds jautājums? Nē? Ko mēs domājam, kad Lebrons Džeims varētu noslēgt 3 gadu līgumu par 160 miljoniem? Tas jau ir tā kā fakts? Tas, ko viņš fiziski var noslēgt. Tas ir, jā. Jo, ja tu esi virs 38 gadiem, tad 3 gadu līgums ir ilgākais, cik var tos maksas slēgt, lai ierobežo to, ka viņi, ka viņi 40 gados pelnīs lielu naudu. Bet ko jūs par to domājat? Tad Lebronam šogad paliek jau 40 decembrī, 40 gadi. Šī ir 8. gada kaut kāds decembris. Jā, tas nozīmē, ka līgums būtu līdz 43 gadiem. Pēc tā kā viņš mums šogad bija pat... Nē, viņam pēdējās vienā būtu 42 gadi. Jā. Es nezinu, pēc tā kā viņš šogad spēlē, it kā jau, kāpēc ne? Nē, viņš ir ārpus visiem, ja normāli atbild, ārpus visiem godiem saprāta likumiem, tas nav normāli, kad viņš šī vecumā to dara, ko viņš dara. Bet es nezinu, kāpēc man tāda, dzīvojot viņa dzīvi, varētu saprast to. Es nesaprotu, kāpēc viņš šajā vecumā vēl joprojām grib to maksu līgumu slēgt. Es pieļauju, ka viņš atkal grib. Tas arī kaut kāds tāds rekords. Viņš pirmais, kurš dabūja 40,000 punktu. Pirmais, kurš nopelnīs tur 60 miljonus. Pirmais, kurš 40 gados dabūs tādu un tādu līgumu. Viņš arī būs, cik viņš ir karjerā, ir miljardi jau nopelnījis. Kā no basketbola. Nē, no basketbola nē. Miljardi, nē. Ar pārējiem. Nē, tā vienkārši ir, es vienkārši jau ticu tam brīnumam, ka viņš tiešām varētu 3 gadus izvilkt, jo, tu skaties, nav tā, ka tur izskatās, ka tūlīt viss beigsies. Piemēram, Dirks, kad skrēja pēdējos 2-3 gadus. Pēdējais gads ar Dončiču bija paskumīgi. Pēdējais bija pavisam slikti, bet jau kādu laiku jau tu vizuāli taču redzi, ka cilvēks paliek. Un starp citu, Dirks pēc tam pats arī intervijās pateicis, ka pēdējie 2 vai 3 gadi bija ļoti lieki viņam, ka to nevajadzēja. Bet filozofisks jautājums, ja tu uzskati, ka tu dari kaut ko adekvāti labi un ar to grib pelnīt adekvāti labi, kāpēc viņam neņems maksimālo, ko viņam dod? Tīpaši varbūt, ja viņš mazliet galvā jau varbūt pats nojauš, ka, tie čempionu tituli ir maz ticami. Tad labi, tu pelni, ko tu vari nopelnīt. Es no galvas neatceros algu situāciju Losandželosā, bet es pieļauju, ka ja viņš spēlētu pa 5 miljoniem, ja viņš spēlētu pa 5 miljoniem, viņi varētu, tā kā riktīgi to sastāvu uzpildīt. Un viņa ilgtermiņa tam stāstam, mazums viņas savāds 2-3 džekus un izcīna vēl 1 vai 2 titulus. Tas taču viņam ir daudz vērtīgāk nekā pēc manas izpratnes. Ne? Jā, jo tā baigi jau nerunā par spēli. Labi, vienīgais, kad runā par to, cik ir, piemēram, pelnījis Maikls Jordans, ir tas, kad salīdzina to, cik tagad ir slimi lielākas algas. Tas ir, ģipa, ka Jordans kādreiz karjerā nopelnīja tikai tik un tik, tagad tāds un tāds, salīdzinoši nekāds spēlētājs pret Jordanu ir nopelnījis vairāk ar basketbolu. Ar mazu atkāpīt. Ojārs nav izlasījis. Ziņa ir piegājusi, bet viņš nav izlasījis. Mēs vēlkam līdz galam tad, kamēr izlas. Jā, vai zvanīsim? Nē. Es esmu redz, nē! Meta. Okay. Tā ir meta trūla no sāna. Jā, tas... Senmēs tā kā... Jā, bet Rudolf, tas viņa basketbolists ir tā kā tu esi amerikāņu futbolists. Nē, es esmu labāks amerikāņu futbolists. Es esmu Toms Brēdijs tad. Bet viņš meta trūla no sāna. Bet senmēs, kad Ojārs Siliņš, viņš ir karjerā izgājis tik daudz kam cauri. Viss kaut kur bijis, Itālija, Polija, tagad Latvijas izlase, bet viņam tā kā pasaka, viņam tāds, jā, tas sānu trūls, to es nevaru aizmirst. Kur no sānu? Bet tu iemeti vai tu meti? Vienu spēli iemeti. Rezultāts plus 34. Bet ieliki? Tas aizsardzības basīts bija. Cik tev gadi bija? Varbūt tas bija puslaiks. Es rīktīgi domāju, ka Ojārs Siliņš neatcerās to trīnīt. Ja man būtu jābalso. Viņš vispār tajā dienā saglāba savu karjeru. Viņš bija gatavs beigt. Pēc tāda zāģa juglai.
Bet Eģe ielika trojku. Wow. Labi, kādam ir vēl īsts jautājums? Tev nav? Tu aizbrauc ceļojumā? Nu, bļāviens, tas cilvēks laimēja ceļojumu no Jā. decembrī. Uz kurien? Nē, viņš laimēja no Rīgas Zēļu atbalstītāja Orhideja, ja? Jā. Laimēja Ziemassvētku spēlē Jēkabpilī, ja? Ceļojumu, un kur tu decembrī izmantos. Kur tu lidos, ja? Tā aizēma lidos. Noskaties GO3 raidījumu, un pat taisno tā aizēma. Kam ir kāda ieteikuma? Es neesmu bijis tā aizēma. Tā aizēma. Nu, ja? Nu, to uzmanīgi tikai. Jā, tur ir... Wow. Var es ne šim galdiņam, bet pārējiem uzprasīt, jums no jūsu skatu punkta tā sasaiste starp klubu un raidījumu ir tā kā redzama vai jūtama, vai tās ir divas dažādas lietas? Un, ja kāds atbildēs, tad iedod lūdzu Rudolfu mikrofonu. Kāds atbildēs? Par to spēli tavu. Tātad Arturam Bricim bija bumba. Spēle ir Jūglas vidusskolā. Nē, sasaistē, vai ir jūtama klausoties ūdenszeļa raidījumu sasaist, ka tas raidījums ir piesaistīts basketbola klubam Rīgas Zeļa. Nu tā varētu. Nu. Protams. Nu jā, labi, tā bija Edgara ideja. Bet tas ir labi, ka tu pastāstīties šodien par to stūra trīnīšu, jo te ir diezgan daudz, kas var dabūt, ka tu nākamā gada LBL met stūra trīnī. Ja jau mums vajag tādu, kas... Sāksim no centra varbūt to vienu metienu, un tad vērtēsim. Svarīgos brīžos var realizēt. Jūs ar Kreičmanu spēlēsiet 1-1, un uzvarētājs iet pamatā. Jā. Nav, tad nebūs atbildi par sasaisti, ja nevajag kādu. Ne? Tas gan. Jo pēc tam vārdu VF izmanto visu laiku. VF kvartāls, VF rūpnīca, telefons, radio, basketbola Zeļa. Jā, viss. Liepāja arī izmanto bieži. Liepāja ļoti bieži. Es braukšu uz Liepāju. Liepājā taču forši jūra. Kur Summersons Liepājā? Weekendā silts laiks. Braucam uz Liepāju. Valmiera bieži. Latvijas universitāti ļoti bieži izmanto. Zini, ko? Nē, jā, taisnība. Mēs esam oriģinālākais klubs Latvijā. Tas gan. Es šodien, Edgars, starp citu, es gribētu arī nākamgad strādāt Rīgas Zeļos. Tāpēc varbūt tās... Varbūt neskaties šodienas ūdenszeļa epizodi. Paldies. Man bija tas LBL kluba rosts. Es godīgi. Tikai Valmiera viņš neizraustu. Jā, tie labie. Jā. Iespējams, viņam ir jau kepods jau. Jā, zaļš jau nopirks. Jo Rudolfam patīk. Kāds darbs stikls šķiedrā pie viena. Paga, jūs varat nesat. Valdē, tā kā UFO ir valdē. Tu arī esi strādājis. Gasos arī. Tu arī esi strādājis VFā. Nu, tā kā, redzi. Un pēc 7 gadiem pamet. Man bija 3 gadu afēra. Alfrēda Kraukļa VF sporta skolas. Jā. Pēkšņi visi ir VFisti izņemot mani un Edgaru. Bet ceru, ka jūs... Jā, Latvijas televīzijā, vai ne? Arī kā Borats, piemēram. Arī kā Borats, tu esi komentējis. Nē, viss komentējis. Paga, Buļurats. Tie divi dažādi tēli. Kāds zina, kas ir Buļurats? Tu viss esi redzējis, acīm redzot. Jā. Nezinu, ko mēs vēl runājam. Jā, to nevarēja rādīt LTV 7. Bet rādīja. Jā. Nu, kas vēl mums ir? Vai slēdzam nost to bodīt un dzeram aliņus ar tiem, kas atnākuši? Varētu tā darīt. Tu varētu vēl kādu sodu izpildīt. Nē, nav kāda virslīgas spēle šodien. Es varētu tāpat kā tie Norvēģi sajauks un aiziet uz 3. līgas spēli. Izstāst ātri šo stāstu. Tas bija labs. Kur? Norvēģiem. Jūs zināt Norvēģi stāstu pagājušajā nedēļā? Nē, Norvēģijas klubs atbrauca uz Latviju skautot RFS. Bodo Glimt atbrauca skautot RFS, jo pret viņiem iespējams būs jāspēlē Champions League atlasē, bet viņi sajauca RFS ar Rīgas futbola skolu, kas spēlē 3. līgā, kas viņi nepareizi ieradās uz Latviju. Tā kā neko darīt. Nu. Viņi nemāk. Mums kādu dienu, cerams, būs tāds fārmklubs, un tad mums ir ļoti rūpīgi, acīm redzot, jāpadomā par nosaukumu.
Nu tā, lai nav pārpratums. Nē, man liekas, tieši arī. Tie būs ūdenszeļi. Tie būs. Jā, mūsu pārpratums. Ja būs fārmklubs, tad gan ūdenszeļi. Ja? Vot. Jā. Nu, vajag ūdenszeļu, lai mūs nepareizi skauto visādi islandiešu klubi un tāds. Jā. Par kuriem jābrauc Eirokausā. Lai Arturam nav divreiz dzīvē. Tā komūna, jā, tā kā tiem futbolistiem. Pāris kausiem? Jā. Mēs jau kaut ko... Cik kādiem uzvar bija Jāņos? Jā, pirms Jāņiem vien dienu tieši. Jā, nu, man tas viss saplūts ir. Jā, bet tad tas Vārtsargs rehabilitējās atveidot pendām. Šodien redzējuši gāju un karēļi nedot vienā Baronielas iestādē, kas vairs nevar paspēt. Bet... Ja es būtu Žigājos sieva, man būtu baigās aizdomas par to karēļinu, jo viņi dzīvo blakām. Es esmu tik daudz redzējis, kā Žigājos ēd kopā ar karēļinu. Es nekad neesmu redzējis, kā viņš ēd kopā ar savu sievu. Tas tā. Tikai tā, sveicien. Nu. Bet tu saki, ja tu būtu sieva, tev būtu panika, ja? Nu jā. Ok, ne, tad loģiski. Jā, kāpēc? Žigājumi izstāsta viss kārtībā, spēlē divās komandās. Tā. Labi, paldies, ka atnācāt. Šo arī vajag izgriezt kā openā. Jā. Starp citu, vai jūs zināt, kas no šīs sezonas, pateicoties sociālajiem tīkliem, kādam cilvēkam, kas māk izgriezt, ir slavenākais zēļu moments? Tu zini, tu man pats parādīji viņu. Slavenākais ūdenszeļu moments šīs sezonas ir, kur... TikTokā aizgāja, kur... Kā tu to Markus Smartu nosauc? Man liekas, ka pa bombu. Tā jau. Tieši tā, pa bomzi. Vienkārši tāds analītisks basketbola raidījums. Nē, labi, ka Markus Smarts vairs nav Celtics, jo viņš ir bombzis. Bet viņam bija taisnība. Reku taisnība. Pirmais gads bez Smarta. Tituls kabatā. Kur ir Memphis? Kur ir Memphis? Un kur ir Smarts? Ne laukumā. Tā kā tā. Bet viņš ir bombzis. Jā. Viņš man besīja jau gadiem. Tā kā tā, nu šis arī šīs sezonas noslēgums. Paldies, ka atnācāt. Es esmu izpildījis savus šīs sezonas sodus. Tas ir izdarīts. Virslīga vēl ir gara sezona. Vēl divi rīņķi. Tu vari tā kā tie Norvēģi sajaukt un aiziet uz trešo līgu. Nu, es to teicu, jā. Tas ir... FK Madona atkal spēlē. Es vienmēr joprojām Madona kvarts, bet agrāk tās... Uz U13 līgu. Tur nedara. Tur ūdenszeļos nestrādās. Viens komentētājs teica, ka tev arī ar Edgaru bija jādodas augstajā peldē. Es nevaru to apstiprināt, es neatceros. Nē, bet tur jau... To mēs varam... Nu, ne šovas, nu, ne vasarā. Nu, reizēm ir ezers augsts. Jā, augstā ezerā. Tad tur tās rociņas augšā. Tu virsotnīt. Labi, paldies, ka bijām. Iedzeram aliņu. Un gaidām nākamo sezonu. Gan kas būs ar Rīgas zēļiem. Jūs jau to varat tikpat nedēļā. Mēs ziņojam visu kaut ko laukā. Atcerieties, kļūsiet par Rīgas zēļiem biedriem. 3 dažādas iespējas, kā tam būt. Un... Mums Ojārs Siliņš. Ir atbildējis? Nē. Nu, nav atbildi. Tu vari uzzvanīt? Varbūt piezvanam? Piezvan, nu ir raidījuma beigas. Nav, līdz 9:00 pieklājīgs. Pēdējais, ja nepacels... Jā? Nē, nu mēs teiksim, vai tu atceries Edgaru, kurš pie 39. Jā, iemeta Juglas vidusskolā no stūra Kraukliņa vefā. Kā var būt Kraukliņa? Nē, tev nebija Armāns Kraukliņš. Imants Pļaviņš. Imants Pļaviņš varbūt. Nu, tu viss jau tur viss. Tas būtu fenomenāls dzīves stāsts, ja tos 3 saliec. Pagaidiet. Uzliec skaļi runu. Man baigi klusi. Labi, nu. Tu esi podkāstā iekļūst, tāpēc ir ļoti svarīgs jautājums. Viņš tiek ierakstīts. Vai tu pazīsti čāla vārdā Edgars Žukovskis? Kaut kur dzirdēts, bet es tagad nepateikšu. Viņš vispār ir ielicis bazarbīti ar trīnīti Juglā. Tavs komandas biedrs. Pie 39 no Sāna. 39 no Stūrīša pēc Briča piespēles. Tu viņu nezini. 22 gadi. Tagad zinās. Nu? Tagad zinās. Paldies, Ojā. Okay. Labs nobeigums. Labi, ar šo mēs arī beidzam šo ūdenszeļu sezonu. Vai ne? Paldies. Paldies, ka bijāt šeit. Visu labu.